Kā pagatavot vīnā sautētus lielopas stilbus. Tev būs nepieciešami lielopas stilbi šķēlēs, citrons, burkāns, buljons, tomāti, zaļumi, baltvīns, tomātu pasta, kečups, milti, ķiploks, sīpols, olīveļa, rozmarīns, pipari, sāls un cukurs. Stilbu šķēles pārkaisa ar sāli un pipariem, apviļā miltos, lieko nopurina un sakarsētā eļļā šķēles apcep no abām pusēm un liek cepam veidnē. Tad nomizo un sagriež visus dārzeņus. Panā liek sagrieztu burkānu, tomātu, sīpolu, ķiploku daiviņus un viegli apcep. Visu pārkaisa ar pipariem un sāli, pievieno un iemaisa tomātu mērci un pastu un pārkaisa ar cukuru. Kad viss sasautējies, dārzeņus liek pie stilbu šķēlēm veidnē. Visu pārlej ar vīnu un buljonu. Pievieno rozmarīna zariņus. Veidni pārsedz ar foliju, liek krāsnī 180 grādos sautē apmēram 3 stundas, līdz gaļa ir mīksta. Gatavu pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem, kas sajaukti ar rīvētu citrona miziņu. Pasniedz ar īsiem vai jebko, kas jums garšo.